Jūs to jautājat ar tādu līdzjūtību, jeb ar tādu nožēlu, ka es neesmu pirmās grupas invalīds. Man tāda sajūta bija, ka jūs būtu lielākā bauda, ka es nevis te sēdētu uz krēsla, bet ratiņos. Tas jums sagādātu milzīgu baudu, ka vienreiz tas Lembergam reku forši zini. Var jūs apbēdināt. Es neesmu vairs otrās grupas invalīds. Jā, cik žēl, jā, es saprotu. Jā, es saprotu. Un, zināt, jūs, Dievs, par tādu attieksmi pret cita cilvēka nelaimi sodīs. Pilnīgi droši sodīs. Es jums to nenovēlu, bet viņš jūs sodīs. Nevajag noēlēt priecāties par cita cilvēka nelaimi, par cita cilvēka slimību. Pie tam jūs esat gana gados. Nevajag. Ja jums būtu 15, es vēl saprastu, ka nesaprot ne kaķa sāpi, ne suņa sāpi, ne putna sāpi, kur nu vēl cilvēka. Bet jūs neesat pusauģu gados, un ka jums attieksme pret dzīvu būtni, pat pret Lembergu, ir tāda, ka tā teikt, ka vajag izravēt kā nezāli, un jo sliktāk, jo labāk, tas norāda tikai uz jūsu iekšējiem kompleksiem un neaudzinātību. Paldies!